Kā jūs zināt, ir pārējais periods noteikts. Pārējais periods ir noteikts, ja nemaldos, līdz 2027. gadam. Par šo bija diezgan nopietnas diskusijas, jo no vienas puses, protams, ka valsts aizsardzības dienests visiem pilsoņiem tomēr būtu jāiekļauj savā pilsoņu pienākumu sarakstā. Ir skaidrs, ka faktiski tāda visaptveroša, pilna jauniešu iesaiste valsts aizsardzības dienestā nenotiks, tas notiek vairāk uz izlozes pamata. Mēs vēl neesam nonākuši pie šī otrā soļa. Tas notiks tikai janvārī, kad mēs redzēsim arī, kā praktiski strādā tas, kas likumā ir ierakstīts. Manuprāt, ka šeit tomēr mēs nevaram runāt par to, ka, ja tu esi ārpus Latvijas, uz tevi neatiecās noteikti pienākumi, bet tev ir visas tiesības. Tā pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, ka diez vai būs iespēja iesaukt kādu Latvijas-Austrālijas dubultpilsoni. Un es šobrīd teiktu tā, mēs vēl esam šī valsts aizsardzības dienesta likuma īstenošanas fāzē, praktiskas adaptācijas fāzē, un es domāju, ka līdz tā pārējais perioda beigām tiks uzkrāta pietiekama pieredze, lai redzētu, kā tas darbojas pirmkārt Latvijā, un tad, lai arī tālāk redzētu, kā mēs varēsim šo piemērot pēc 2027. gada. Pie tā aizsardzības ministrijai būs jāstrādā. Nevienmēr teorētiskas lietas praksē īstenojās, bet es teiktu, ka būs jāatrod pareizais līdzsvars starp šo pienākumu un tomēr arī objektīviem faktoriem, ja cilvēks neatrodas Latvijā.